lieto klasiskās dramaturģijas principus, tad films kļūst ilgdzīvotājs. Ja. Es nu pat pārliecinājos to, ka Latvija prezidējošā valsts Eiropā tagad viņa ārvalstīs arī rīko tādus kultūras pasākums, un tagad bija Minskā pie Baltkrievijā. Jā, es lasīju, jūs bijāt nebrauc. Jā. Nu, un tur rādīja tieši pirmā. Nu, es pats jau viņu ļoti sen nebija redzējis. Cilvēku bija daudz, un galvenais tā reakcija, jo viņi jau nezināja, kaut gan nu, tā bija dabūjusi kādreiz Nīki, ja, kā Padomu Savienības labākā filma par 89. gadu. Ja. Un it kā viņu rādīja tur centrālā televīzija, bet nu, cilvēku tāda izaugusi jauna paudze, kas to nezina. Nu, ka trešdaļa zāles raudāja. Ja. Man tas bija pārsteigums. Viņi bija tādā sajūsmā, nu, tas, ka raud, bet nu, par to kvalitāti. Ja, un, tur viens vecs piecojās, tāds diezgan agresīvs izskatās. Tā kā Daļina Boiščiks. Nu, zin, kas ir Daļina Boiščiks? Tas tie, kas tās fūris vadīja. Tā prasās. Bet ir tāds krievu vārds. Spēcīgāks klases. Jā. Nu, viņš piecojās, diezgan agresīvi, uzreiz pielicis kājās, ka filma beidzās. Ja. Jūs zināt, ko esat uzņēmis? Jūs zināt, tā nav nekāda filma, tā ir dzīve. Jūs saprotiet, cik es savā mūžā kino skatos, es pirmo reizi raudāju. Ja. Nu, nezinu, pa ko viņš raudāja, bet nu, sievietes skaidrs tās vienmēr raudāja, bet tādi večas. Ja, tā kā bija ļoti interesanti arī, nu tā, pašām pastīties un izrādās, ka dzīvo, nu.